Šodien pastāstīšu jums par Evopep katla tīrīšanu. Katlu tīrām katru nedēļu, katru mēnesi un reizi pusgadā. Katru nedēļu izņemam pelnus no pelnu kastes un pelnu kameras. Katru mēnesi izņemam pelnus no siltummaiņa, bet reizi pusgadā jāiztīra izplūdes ventilators. Pelnu kameras tīrīšana ar putekļu sūcēju ir ļoti ērta. Jāpievērš uzmanība tam, lai katls un pelni būtu augsti. Pēc 500 kg kurināmā sadedzināšanas katls signalizē par automātisko tīrīšanu. Lai piekļūtu siltummainim, jānoņem augšējais vāks izolācija un siltummaiņa aizsargs. Lai tīrīšana būtu pilnībā un efektīvi veikta, no katra kanāla ir nepieciešams izņemt visus virpuļotājus. Virpuļotājs jātīra no pelniem ļoti saudzīgi un LT brēktime 0,5 L un ārkārtīgi rūpīgi, lai nodrošinātu to pareizu darbību. Pēc iztīrīšanas virpuļotājus uzstādām atpakaļ katlā apgrieztā secībā. Pēc siltummaiņa iztīrīšanas uzliekam katla vāku, uzmanīgi pievelkot to ar sprūdrata atslēgu. Uzliekam izolāciju, pārbaudām, vai tā labi pieguļ un aizveram katla vāku. Un mums ir iztīrīts siltummainis. Lai piekļūtu izplūdes ventilatoram, jāatver revīzijas lūka. Ir divas revīzijas lūkas, pa labi vai pa kreisi. Ventilatora kamerā atrodas dūmgāzu temperatūras sensors. Dūmgāzu temperatūras sensors ir svarīga sastāvdaļa, kas uzrauga sadegšanas procesu. Dūmgāzu temperatūras sensors atrodas zem ventilatora. To ir uzmanīgi jāatskrūvē, jātīra un jāuzskrūvē atpakaļ. Tā izskatās izņemtais ventilators. Īpaša uzmanība jāpievērš lāpstiņu tīrībai un ap tām uzkrātajiem pelniem. Notīrīsim kurtuves kameru. Pēc rūpīgas kurtuves kameras un degļa iztīrīšanas mēs atkal saliekam degli un aizveram to, sagatavojot turpmākam darbam. Detalizētu katla tīrīšanas instrukciju atradīsiet papīra lietošanas pamācībā, kas pievienota mūsu katliem. Šo instrukciju var arī lejupielādēt no interneta vietnes. Īpašās situācijās varat pasūtīt pakalpojumu profesionālai pārbaudei. Maksa piemērota cenrādi. Abonējiet mūsu kanālu, gaidiet video. Paldies!